Labdien visiem, kas ir klātienē. Daudz, protams, pazīstamu seju, ir pilnīgi neredzētas sejas, un sveiciens visiem, kas skatās tiešsaistē vai ierakstā. Man ir iedots neiespējams uzdevums 10 minūtēs izstāstīt, kas ir kvanti, tā, lai visi saprastu. Ja uzdevums ir neiespējams, tad arī nav jāuztraucas, ka visu mēs, protams, pagūt nevarēsim. Tomēr mans mērķis ir, mazliet norientēties tajās definīcijās un pastāstīt jums, kas ir tas fundamentālajā zinātnē sakņotais cēlonis, kādēļ visa pasaule cenšas šīs tehnoloģijas apgūt. Tas bija atpakaļ, un šis ir uz priekšu. Lūk, un manā bērnībā bija tāda forša kožlenīta, love is, ja? Un pie katras kožlenes bija sava atbilde uz to, kas ir mīlestība. Līdzīgi arī par kvantiem var atbildēt ļoti, ļoti dažādi. Es šodien jums gribu piedāvāt 3 atbildes par to, kas ir kvanti. Protams, ja mani pieteica kā krūto profesoru fizikā, tad man ir jāsāk ar to, ka kvantu fizika ir tā parādību kopa, kur, tā sacīt, jāmaina riepas, ja? Ir mainās spēles noteikumi. Proti, izrādās, ja dabu pēta ar pietiekami lielu precizitāti maksimālā palielinājumā, tad mums atsedzas parādības, kuras es nedaudz iezīmēšu, kuras pārvalda citādākie likumi. Un šos citādākus likumus sauc par kvantu mehāniku. Ja? Tātad kvantu Fizika vienmēr ir dabas zinātne, tās ir parādības, un kvantu mehānika ir tās matemātiskie likumi. Otra dimensija, ar kuru mēs varam mēģināt saprast, kas tie tādi kvanti ir, un tas ir galvenais fokus mūsu šodienas pasākumam, tas ir vēl neapgūtais resurss tehnoloģijām. Ja? Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jau ir mainījušas un turpina mainīt cilvēci un sabiedrību, bet tās ir dizainētas, taisītas pēc makroskopiskās klasiskās fizikas likumiem. Un izrādās, ka šajos citādākos fizikas likumos var atrast sakarības, kuras ļauj pilnīgi citādāk pieiet jautājumam par datu apstrādi. Tā ir kvantu skaitļošana, un ierīce, kas to veic, ir kvantu dators. Izrādās, ka šīs kvantu parādības dod iespēju fundamentālu aizsardzību uzlikt mūsu sakaru kanāliem. Tie ir kvantu sakari, viņi sargā datus citādāk nekā tradicionālas vai visādi citādi makroskopiski iespējamās metodes. Lūk, un ja mēs šos kvantus varam pārvaldīt tajā maksimāla izšķirtspējas līmenī, mēs arī iegūstam maksimāla jūtīguma sensorus devējus. Tā kā šīs 3 kvantu tehnoloģijas dimensijas tad attiecīgi ietekmē nozares no fizikas, matemātikas līdz inženieru zinātnēm un ražošanai. Un trešā dimensija, un tas būs pašās beigās, un ievadot jau mūsu tālākas diskusijas, and so what, ja es neesmu fiziķis, matemātiķis, ja es neesmu lielais pasaules megatehnoloģiju uzņēmums, ko tad mēs varam darīt? Un šī ir tēze, kur mums arī ir forši jaunumi, ko atsekt. Mēs ticam, ka šī ir kvanti ir kā garšviela Latvijai, tur, kur mums jau ir zinātniskā izcilība, lai ir plašāks iespējas mūsu rūpniecībai un mūsu studentiem un eventuāli interesantāka dzīve un labāks darbs visiem mums kopā. Bet par to beigās. Tātad, pārāk daudz ne par fiziku. Ja man vajag nomierināties, es runāju par fiziku. Es domāju par fiziku. Tātad, ja man vajag parādīt, kas ir kvanti, es izmantoju piemērus tur, kur viņi vislabāk parādās un nav tik tehnoloģiski izdistilēti. Tātad, kas tā arī nebūtu fizikālās pasaules izpausme, pietiekamā palielinājuma uz to skatoties, mēs atklājam 3 lietas. Pirmā, ka parādās diskrētums. Vielu skaitot, mēs nonākam līdz atomam, var teikt, ka atomi ir vielas kvanti, ko gan tā parasti nerunā. Elektrība arī nāk diskrētajās porcijās, tie ir elektroni. Un arī gaisma izrādās ar pietiekami jūtīgu kameru. Jūsu kamerā nostrādās viens un tikai viens pikselis. Tātad diskrēta daba tam, kā matērija izpaužas. Un to mērogu nosaka lūk šī te Planka konstanta, pēc kuras var atpazīt, ka kvantu fizika ir sākusies. Ir svarīga šīs te ļoti mazas konstantas vērtība. Otra parādība ir
neparedzamība šo te kvantu daļiņu uzvedībā, kuru nevar novākt vienkārši precīzāk tēmējot. Ja? Ir tā daļa no mērījuma kļūdas, kuru nekādi mēraparātu uzlabojumi nevar novākt. Ja? Un tā ir ļoti slavena Heisenberga nenoteiktības sakarība, un es centīšos jums arī atsekt, kādā veidā tā kļūst par pamatu datu aizsardzībai kvantu tehnoloģijās. Nu, un, protams, last but not the least, būtībā tā galvenā cīņa kvantu tehnoloģiju attīstībā ir, lai to daļiņu kustībai netraucētu nekāds nekontrolēts troksnis, un uz tā pilnīgi mierīga ezera virsmas mēs varētu atšķirt musturus vai rakstus, kuri rodas tā saucamās kvantu interferences dēļ. Un tur tā matemātika kļūst ļoti interesanta. Tur 1 un 1 var būt no 0 līdz 4, ja? Un mēs gribam arī, lai būtu tieši tik, cik vajag. Un tas ir kvantu skaitļošanas princips. Izklausās pēc fantastikas, mēģināšu mazliet atsekt un tas atsīt vienu pakāpienu, paņemt tos, kas joprojām ir ar mani, uz to, kā tas translējas abstraktajā līmenī par tiem iedīgļiem, no kuriem izaug kvantu tehnoloģiju pilāri. Sākam mācīties kvantu tehnoloģiju valodu. Ja, tātad šeit es nerādu, kā tie kvanti praktiski ielikti čipos pie zemām temperatūrām. Tur vesela liela zinātība, par to mani kolēģi daudz stāstīja. Bet tā kā abstrahējamies, ja diskrēts, tad būs 0, 1, varbūt 2, 3, 4, tiksim vispirms galā ar 0 un 1 diskrēts stāvokļi. Tie var būt kā reiz biti. Ja? Un viens kvantu bits vienmēr ir viens parastais bits. Bet tā īpašā dimensija ar tiem musturiem un ar to interferenci ir saistīta ar to, ka katrs kvantu bits nes sev līdzi, ja viņš ir labi uztaisīts, viņš nes sev līdzi vēl papildus liņķīti. Un par to kvantu bitu var domāt kā par šādu te bultiņu. Ja? Tā kā tas, kā par elementāru informācijas daudzumu domā kvantu jomā, ir kā par vienu bultiņu. Un rekur formula, reizēm māca pat skolā, kura sasaista. No labajā pusē ir frekvence, ar kuru šī bultiņa var griezties, un to rotācijas frekvenci nosaka enerģiju starpības starp stāvokli 0 un stāvokli 1. Ja es protu pārvaldīt savus kvantus, es varu regulēt viņu enerģijas, un tādā veidā es varu regulēt rotācijas ātrumu. Tā ir kvantu sensoru pamat ideja. Tā kā no vienas puses, ja man ir mani interesējošie lauki, kas tās enerģijas ietekmē, tad mērot bultiņas rotācijas ātrumu, es varu izmērīt, piemēram, magnētisko lauku, un tad tā bultiņa nemaz nav tik tālu no kompasa. Par to mums šodien arī stāstīs kolēģi. No otras puses, ja tā enerģiju starpība ir fiksēta ar ātoma universālajām īpašībām, tad tas kļūst par frekvences un laika etalonu. Un tā ir vēl viena kvantu tehnoloģiju dimensija, ļoti precīza laika skaitīšana. Tagad šī ir man pirmā tēze, tad par vienu kvantu jūs varat domāt kā par bultiņu. Kur parādās tā nejaušība? Izrādās, ka Heisenberga nenoteiktība arī ir resurs tehnoloģijām. Kāpēc tas ir resurs? Mēs gribam, lai tā nejaušība, troksnis tiktu mūsu ienaidniekiem, bet tie tīri un nekļūdīgie biti nonāktu pie gala patērētāja. Tātad, kur varbūtība ar to bultiņu parādās? Ja es viņu nolieku tā horizontāli gar 0, ieliku un viņa nekur negriežas. Ielieku 0, dabūju 0. Viss kārtībā, informācija droša. Uzlieku vertikāli, vieninieks ierakstīts, vieninieks nolasīts. Tas būtu komunikācijas protokols. Bet, ja bultiņa ir šķībi, tad nolasot, es tāpat iegūšu vai nu 0, vai nu vieninieku. Nekādu brīnumu. Bet neviens nevar pateikt, un tā ir tā fundamentāla nejaušība, ko tieši šajā konkrētajā reizē ar šo vienu konkrētu fotonu dabūšu, 0 vai vieninieku. Tas būtu tas tīrais troksnis, ko mēs gribam, lai tie, kas noklausās, iegūtu. Un izrādās, ka vienā un tai pašā plaknē, kur ir mana bultiņa, es varu izvēlēties mērīt citādāk, mērīt kaut kādu lielumu, kurš nav savietojams ar vertikālo un horizontālo asi, es varu mērīt diagonāli. Un tad jūs redzat tas, kas projicējas uz parastajām asīm viennozīmīgi, bez nejaušības, kur rakstīts vieta, tā kā X, uz tām plus-mīnus asīm dotu tīro troksni. Un šī nenoteiktības sakarība, kas tā kā kvantu fizikas valodā pazīstama kā Heisenberga nenoteiktība, un te, kur viņš lejā uz mums sūri skatās, tas būs viens no galvenajiem varoņiem jaunā fizikas skolas nodarbībā. Ja šeit to veidojoši studenti pildīs savu solījumu, viņi ir izgudrojuši kolosālu protokolu, kā to var spēles
ietvarā izmēģināt, bet tā ir makroskopiski magnēti, ko nesās skolēni no Alises līdz Bobam. Tad, protams, kvantu mehānikas loma būs jāspēlē atsevišķi komandai, tā kā melnās hūtas ņemiet līdzi, jo notiek monētas mešana. Un kur ir vēl viena reāla, ļoti būtiska kvantu tehnoloģija dimensija, ir startupi, kas ražo un piedāvā gadījuma skaitļu ģeneratorus, kas savukārt ir apakšā tradicionālajai šifrēšanai. Par to jums liela dimensija mūsu pētniecība, mūsu pielietojumos. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie gadījuma skaitļi ir neviltojami, ka tie nāk no šīs te Heisenberga mūžīgā avota. Tātad nenoteiktība kvantu līmenī arī ir tehnoloģisks resurs. Nu, tagad jūs jau esat kļuvuši par lieliem ekspertiem. Mēs tā kā no bakalaura līmeņa jau ejam uz maģistru, un tagad, dārgie draugi, doktora līmenis. Ja? Augstākā pilotāža. Šeit es plānoju jūs pazaudēt pie šī slaida. It's ok, tas ir labi. Citādi, ja jūs visu saprastu, tad nebūtu jēgas nākt un klausīties mūsu studiju kursus un iegūt īstos zinātņu grādus. Ja? Šī ir tā smalkā zinātne tieša vārda nozīmē. Jo ja mēs varam regulēt nevis vienu, bet vairākus bitus. Mēs jau ļoti gribētu, lai mums būtu kaut tik daudz bitu, ka tur var kaut ko jēgpilnu iekodēt un kaut ko dabūt ievaddatus un izvaddatus un sākt prasīt jēdzīgus, cilvēkam vajadzīgus jautājumus. Tad, ja es protu tik ļoti precīzi kontrolēt tās enerģijas starpības starp vairākiem kvantiem vai kubitiem, tad sākas lielā spēle. Jo redz, viena kubitam atbilst viena bultiņa. 2 kubitiem atbilst 4 dimensijas. Un te jau paliek grūti, jo 2 dimensijās var iztēloties bultiņu, bet kvantu skaitļošanas speciālistiem ikdienā ir jādomā daudz dimensionālā telpā. Ja man ir n kubiti, tad man ir 2n tajā dimensijās. Un projekcijas uz šīm dimensijām arī nosaka kvantu skaitļotāja tā brīža stāvokli. Tā kā varētu teikt, ka visa cīņa ir par to, lai mēs šo bultu 2n dimensionālajā telpā varētu pagriezt tā, lai tā projicētos uz pareizo atbildi. Nu, šīs izklausās pilnīgi par tādu matemātikas olimpiāžu uzdevumu, un nav brīnums, ka no matemātikas olimpiādēm bieži nāk tie visgudrākie algoritmu izgudrotājs, ar kuriem noteiktā labi definētā nozīmē visgudrākos un vissmalkākos pārstāv mans kolēģis tenorprofesors Andris Ambainis, kas stāstīs, kas tad ir tie praktiskie izaicinājumi realizēt šo sapni. Tātad, šeit ir ļoti daudz šajā slaidā. Kvantu skaitļošana ir māksla, gan praktiski datoratzelžos, gan teorētiski iztulkojot programmu par šādu matemātisku manipulāciju, panākt, lai tā bulta sagriežas tur, kur mums vajag. Beigās mēs iegūstam tikai n bitus. Mēs izmēram un ieraugam, kur tie nulītes viennieki salikušies. Un varbūtība ir tā, kas tiek maksimizēta šādos tā saucamajos kvantu algoritmus. Šīs tad ir kvantu skaitļošanas virziens. Lūk, un ar tādu mākonīti man ir iezīmēta tā kombinācija ar tādiem vispārinātiem leņķiem, kādās relatīvās attiecībās šīs te komponentes manai superpozīcijai ir. Redziet, tā kā skolā Dekarta man jāievieš koordinātas, un tad es lietoju algebru ģeometrijas vietā, bet tas, kā tie kvantu zinātnieki domā, tas katram ir ļoti individuāli. Tad, lūk, spējas saglabāt precīzus relatīvos leņķus tajā mākonīti, tas ir tas, ko sauc par kvantu sapinumu. Un tā īpašība ir tāda, ka tas pieder tai daļiņu vai kubitu sistēmai kopā. Es nevaru pateikt, kurā konkrēti vietā tas atrodas. To sauc par nelokalitāti. Ja? Tad tā bultiņa dzīvo abstraktajā pasaulē, un tas, kā tā iesakņojas, lokalizējas mūsējā, ir redzams tikai caur Heisenberga plīvuru. Jā, tā kā kvantu sapinums ir tieši tā kvantu mehānikas doktora līmeņa īpašība, kura padara to maģisku vai citādāku, maģisku pārnestā nozīmē, protams, bet ļauj noteikts uzdevums atrisināt kardināli ātrāk nekā darbojoties ar parastajiem bitiem. Wow! Nu tā, paceliet rokas, kam no šī slaida viss bija skaidrs, un tā sacīt, jūs esat nogarlaikojušies.
Ļoti profesors Kazlovičs, profesors Ambainis, ļoti patīkami, ļoti jauki pārunāsim mūsu nākamajā seminārā. Ja? Pārējiem, protams, meklēsim veidus, kā mēs šo stāstus varam izvērst jau daļēji šodien, un tad visādos citos veidos sekojot jaunumiem. Un tad mana pēdējā atbilde uz to, kas ir kvanti, un manuprāt, tā ir vissvarīgākā atbilde. Jā, jo profesori darīja savu profesoru lietu, bet ne jau tādēļ mēs tik daudz šodien esam sapulcinājuši. Jo man ir pilnīgi pārliecība, ka Latvijā ir izveidojusies īpaša apstākļu sakritība, īpaša koherence vai bultiņu sastāšanās dažādās vietās, jo it sevišķi pēdējo gadu ir kvantu nozare uzņēma apgriezienus. Tātad bez kvantu iniciatīvas, kas rīko šo pasākumu un kuru jau sākumā ļoti labi aprakstīja, Latvija tiešām ir ļoti liels projekts, kurš būvē pirmo kvantu sakaru tīklu Latvijā. Un pie mums pirms nedēļas burtiski viesojās Dāņu augsta līmeņa delegācija no Nīla Bora institūta. Viņi atbrauca, viņi jau zina, ka Latvijā ar kvantiem ļoti labi sokas, un viņi bija ļoti pārsteigti un ļoti slavēja to, ka mūsu industrija negaida to, kad būs visi pārējie izdarīs. Viņi strādā tajā jomā, kur kvantu tehnoloģijas jau ir realitāte, ar pirmās paudzes iekārtām un domā tālāk, ko ar tām izdarīt, kādi ir izdevīgi biznesa modeļi. Es uzzināju tajā pasākumā, ka mūsu vadošie telekomunikācijas uzņēmumi jau paši strādā pie iekšējiem kvanta projektiem un ir savā starpā satīklojušies un dara lietas. Uz āru Latvija izceļas starp vēlāk Eiropas Savienībai pievienojušām miesas valstīm. Starp citu, tieši šodien ir 20. gada diena tai lielajai Eiropas paplašināšanai. Un esam vienīgā valsts, kur harmoniski strādā visi tie spēlētāji, kvantu memoranda parakstītāji, kura logo ir redzama mana slaida beigās, un mums ir savstarpējs dialogs, meklējot labākās sadarbības un tās unikālas iespējas Latvijai. Mēs universitātēs parūpēsimies par to, lai mūsu labākiem studentiem ir zināšanas un prasmes, un savukārt viņi būs tie, kas par mums cerams parūpēsies vecumdienās. Liels paldies! 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 Paldies, profesor kungs. Jautājums. Jautājumu gribēju aizstākt, ja? Jā. Pareizi, un tomēr profesors nedrīkst aizstākt no atbildības. Pirmais jautājums. Cik bieži jums nākas auditorijā redzēt tādu skatienu, kas saucās gaisma deg, bet mājās neviena nav? Nu, kā cilvēks izmisīgi klausās, bet nav. Redz, ja tā jau bijis tikai viena sadarbība, tad varbūt cilvēks ir sapratis, ka nē. Man ir divi veidi pozitīvas miedarbības. Viena ir tāda, ak, Dievs, nekā nesaprat, bet gribu vēl. Tas ir labi. Jā. Tas ir labi. Nāciet vēl. Bet, protams, tas, kas mums notiek auditorijās, ja, es teiktu, pēc šīs pirmās nodarbības var no kursa atrakstīties. Saslēdz, tiklīdz pārstāj no manis beidīties, tad katrs var savu šķautni atrast tajos kvantos. Katrs var atrast veidu, kas viņam ir vajadzīgs. Un atkal, galvenais ir tolerance pret nenoteiktību. Mēs jau arī nekā nesaprotam. Tā zinātne sastāv no tā, ka mēs sēžam, galvu seķiešam, nekā nevaram iesākt. Ja? Un ja mēs spējam atvērties un kopīgi dalīties šajā nespējā saprast, tad var ieraudzīt, nu, kas ir tas nelielais mazumiņš, ko mēs varam izdarīt, un tad tā koherenti, kā tās bultiņas saslēdz, lai no viens un viens studenta profesori sanāktu vairāk nekā divi. Atkal strikti pārnestā nozīme. Jā, paldies.